kādam cilvēkam bija iekodušās veselas 19 ērces. Vai tu vēlētos tādu pašu gadījumu? Mēs esam radījuši mūsu ideālo projektu – atērčotāju. Es esmu Miks. Un es esmu Elīze. Es jums nedaudz parādīšu mūsu prototipus. Šeit ir skanētājs, kuru jūs varat ielīmēt jūsu durvju līstē. Un tad, kad jūs atnākat, piemēram, no meža mājās, viņš noskanē jūs, un ja viņš sensē, kad uz jūsu ķermeņa ir ērce, gaismiņas paliks sarkanas. Un tad, kad gaismiņas ir palikušas sarkanas, jūs varat paņemt mūsu attērčotāju, un jūs sākat skanēt jūsu ķermeni, lai saprastu, kur tieši ir tā ērce, un tad, kad viņš pamanīs ērci, būs bip, bip, bip. Un tad mēs paņemam, un viņš tā kā to ērci iesūks. Ērce ir šeit iekšā, un viņš viņu iznīcina ar šiem lāzerīšiem. Ja ērce ir veselīga, tad viņa paliek zaļa, un jūs varat turpināt savu dienu. Bet, ja viņi paliek sarkani, tad viņš pasaka, kāda infekcija bija ērcei, un uz kādu slimnīcu ir jābrauc, lai varētu tālāk rīkoties. Un šie lāzeri nav slikti cilvēkiem, un arī šo var izmantot uz dzīvniekiem. Jā. Šobrīdējā tirgus situācijā ir tāda, ka vēl nav neviena tāda, kas darbotos ar AI palīdzību, bet ir tikai mehāniskie izņēmumi. Un mēs plānojam viņu pārdot tikai par 70 €, piemēram, veterinārijās klinikās, interneta veikalos un ģimenes ārstiem. Mūsu komandā mēs bijām 10 cilvēki. Biznesa komandā ietilpst es, Nora, Anna, Emīlija un Rauls, bet projekta komandā bija Ambera, Ulla, Madara, Elīza un Laura. Par šo projektu mēs prasīsim finansējumam tikai 5 000, lai sāktu ražot.